Mežāzis. Prognozes novembrī. Man tik ļoti patīk tie cilvēki, kas ārpusē uz ielas skatās, kas notiek veikalā. Tātad, mežāži. Kas mežāžus sagaida novembrī? Kārtas saka stop. Mežāži, jā, tad kavas apakšā zižu trīnieks, plāni, virzību uz priekšu, jā, te mēs jau dodamies, realizējam savus sapņus, savus mērķus, ejam uz priekšu. Zižu dūzis, mums ir enerģija, jā, viņš tieši turās. Visums tev dod iespēju, tu pie viņas turies, tu viņu paņem, tu ej, izvirzi savus mērķus, tev ir deksme, tev ir enerģija, uz zobenu karalis, tieši tā, skaidrs prāts, vīzija, sasniegumi, autoritāte, tu noteikti vari ietekmēt lēmumus un visu to, kas notiek tavā dzīvē, un līdz ar to tu vari paļauties uz sevi, uz savu prāta izveicību, uz savām domām, uz visu, kas tev ir svarīgs un palīdz tev doties uz priekšu. Ja? Noteikti ar kavas apakšas enerģiju tev ir skaidrs redzējums, tu skaidri apzinies, kur tu dodies, kas tev ir jāizdara, kam jālūdz palīdzība, kādi palīgi līdzekļi jāņem ceļā. Ja? Tev ir visas iespējas. Pašreizējā enerģija, monētu devītnieks. Ļoti labi, tu esi pašpārliecināts, tu esi autentisks, tu esi spēcīgs, tev pieder tiešām ļoti daudz, kas tu vari būt lepns gan par savu jau paveikto darbu, arī par darbu, kuru tu plāno paveikt. Ja? Viss, kas tev ir jādara, ir jāsaglabā šī vīzija, šis redzējums, uz kurieni tu gribi, lai tava dzīve virzās, ja? Jo, šobrīd tiešām tu vari priecāties un uzsist tev par plecu un pateikt, fucking jā, es esmu brīnišķīgs, kolosāls un esmu amazing, vai ne? Tavs izaicinājums šajā mēnesī ir tornis, ja? Tad es domāju, ka tev ir jāsaglabā sava iekšējā stabilitāte un drošums, neatkarīgi no tā, kas ar tevi šajā mēnesī notiek. Jo pagātnē, kas iespēdo nākotni, ir zižļu karaliene. Zižļu karaliene pilna ar optimismu, pilna ar enerģiju, pilna ar entuziasmu, ar vēlmi iet, darīt, cīnīties, sasniegt. Jau kuro reizi, jau kurā lasījumā zižļu karaliene ļoti, ļoti spēcīga enerģija, tad kolektīvajā apziņā noteikti novembrī mēs mācam. Nekādas gulēšanas, nekādas ziemas migas, bet mācam. Ja? Tos izaicinājums ir būt stabilam, jebkurām pārmaiņām, jebkurām lietām, kas notiek tev apkārt, tā kā esi piesardzīgs, jo ļoti tuvu nākotni mums ir taisnīguma kārts, ja? Balans, līdzsvars, strikti pieņemti lēmumi, spēja saredzēt lietas, teiksim tā, skaidri, apzināti, ja? Un tiešām ļaut šīm vecajām, nevajadzīgajām lietām brukt, ja? Jo tad, kad viņas sabrūk, mēs varam celt pavisam jaunā līmenī uz augšu visu pārējo. Jo tavas cerības, sapņu un vēlmes ir šī jaunā iespēja, šīs jaunās mācības, šie jaunie cilvēki, šīs jaunās ziņas, jo tu esi fokusējies arī noteikti, lai virzītos uz priekšu savā karjerā, savā darbā, savā ikdienā, ja? Un pagātne, kas attālinās, priestariene,
augstākās zināšanas, noslēpums, cikli, dzīves ritmi, sava veida intuīcija, jā, paļaušanās, ka viss norit savu gaitu, un par cik tas ir pagātnē, tad mēs jau apzināmies, ka mums ir šis spēks, ka mums ir šī drošība, jā, paļaušanās sev, paļaušanās tam, ka tur, kur mēs ielikam savu enerģiju, mēs arī viņu saņemam atpakaļ. Ļoti labi, ļoti labi. Iekšējie faktori, maks, tieši tā, mīļais mežāzi, tev ir visi nepieciešami instrumenti, tev ir gribas spēks, tev ir zināšanas, tev ir, tu vari panākt visu, tu vari panākt pilnīgi visu, ko tu vēlies. Un visam saka, ka tu to vari izdarīt, bet vai tu esi gatavs tam? Jā, vai tu esi tam gatavs? Tas izaicinājums ir tornis, negaidīts pārmaiņas būs, kaut kādi šķēršļi, kaut kādas lietas notiks, jā. Bet tev ir jāapzinās, ka tu esi visu lietu manifestators, tu veido savu dzīvi, tu veido savu realitāti. Ja tu vēlēsi savus šos panākumus iegūt, tad būs jāiet uz priekšu. Jā, būs jānotic sev, būs jāsaglabā skaidrā vīzija un jāņem iedvesmota rīcība, lai panāktu to, ko tu vēlies. Jo taisnīguma kāds ļoti tuvā nākotnē. Būs kaut kāds savu veidu spriedums jāizdara kaut kādā jautājumā. Ārie faktori, kaustu trīnieks, ballītes, draugi, vaļasprieki, jā, noteikti. Šeit es domāju, ka tu varēsi priecāties par sasniegtiem rezultātiem, bet tu nedrīksti ļaut kaut kam tevi novirzīt no savu mērķi. Jo ir kaut kas, ko tu ļoti, ļoti vēlies, bet šie distractions, šīs tās novirzes no tavas ikdienas, jā, var mēģināt tevi dabūt prom no tā mērķa. Jo tavas bailes, jā, neizlēmība, būšana savās domās, savās krustcelēs, jā, bailes pieņemt kaut kādu savu veidu lēmumu, bailes rīkoties, trūkst motivācijas vai, šeit, jā. Noteikti ir kaut kāda enerģija, kas liek pārvērtēt, apdomāt. Tieši tā kā šie svaru kausi, jā, kas svārsta opcijas, kā rīkoties, ko darīt, jo tevī ir šī enerģija, tevī ir šī motivācija, tavā enerģijā ir šī vēlme sasniegt kāroto, jo ar monētu devītnieku pašreizajā brīdī, tu esi jau kaut ko sasniedzis, tu esi kaut ko panācis. Bet kaut kas notiks, kas mēģinās pārbaudīt tavu noturību, tavu spēku un izturību, jā, tavu nepadošanos. Un gala rezultātā spēka kārtas. Ļoti labi. Malacis. Izturību, spēku, gribas spēks, motivācija. Tātad, tev lasījumā ir abas kārtas, un šeit ir bezgalības zīmes abām kārtīm. Neierobežotas iespējas. Jā. Kaut kādiem veciem cikliem ir jābeidzās. Jātic savai intuīcijai. Jālien ārā no šīs nezināšanas. Jā. Es nezinu, ko darīt, kā rīkoties. Zini. Un kā vēl zini? Spēks, noticēt sev, gribas spēks, vēlme sasniegt visu vēlamo. Jā. Noturība. Spēt priecāties un svinēt mazās uzvaras, visu, ko tu jau esi sasniedzis, jā. Saglabāt vīziju, doties uz priekšu ar pilnu atdevi. Skaidra vīzija, redzējums, jā. Mēsties cīņā, strādāt cītīgi, kārtīgi pie tā, ko tu mīli. Wow. Super, mežāzi, super. Padomā šajā mēnesī, kas ir tās lietas, kas rada nebalansu tavā dzīvē un tiešām pieņem lēmumus, iztver, atsakies no nevajadzīgajām lietām, nevajadzīgiem cilvēkiem, visiem traucēkļiem, kas tevi attur no tavu mērķu, iespēju, plānu, sapņu realizēšanas. Paldies!
Lai tev brīnišķīgs šis mēnesis mežā, šis bija viens no vislabākajiem lasījumiem šodien. Bombas! Mua!